rakstīts tā, ka mani darbi nekad nav bijuši domāti plašākai publikai. Tad nu ņemiet par labu, kā būs, tā būs. Un man ir gan jāsaka paldies diviem cilvēkiem, nu, tie divi, kas man pirmie ieskrēja prātā, kāpēc šeit esmu. Gan arī jāsaka tā, ja jūs esat ļoti neapmierināti kādā brīdī, tad varam iztariet tomātiem. Tas viens ir Alla, kurai apmēram gadu vai vairāk atpakaļ ienāca prātā, ka es varētu kaut ko šitādu mēģināt darīt. Un otrs cilvēks ir Inga Dombrovska, kura man piespieda to darīt. Vēl ir tā, ka jā, par tiem dzejojiem, lai mums nebūtu garlaicīgi, es pabrīdināšu, varbūt tad jāsakārtojās tā uztver, lai ieliekās rāmjos. Man ir ļoti maz, vai vispār nav. Es nevarēju nepaņemt vienu dzejolīti, kas, nu, teiksim, katram cilvēkam ir kaut kāda posma dzīvē, ka viņš iet cauri augstāk, zemāk, sliktāk vai labāk. Ar pilnu gāzi, kā vienmēr dzīvojis es esmu. Līdz galam krogos dzerts, kā pilna upju vāze, tā mīlējis un esmu, šo jūtu vēl. Bet vai tas bija vērts? Līdz pilai pēdējai darbā iets un citreiz par otru pastāvēts un būts. Ko dzīvē savējai man atbildēt, kad reiz tikšu tiesāts es un lūgts? Vai vispār dzīvoju? Vai bijis sev un garām savam, kā lēnāk? Vai es eju? Vien tukšu pasauli tu lāpēji, sev skrēji garām no tukšumu, tad lūdzu uz tevi. Šis ir Mirtas Dendrupas dzejolis iegadījies. Būs vēl viens, kas nav mans, bet pārējie visi darbi tā kā būtu manējiem. Mūziku klāt pietaisīs Andris Priede. Un notiem mūžs tavs skandals plēstais, ar vienu starp sašūts tiem. Deg svece, vējā nenodzēsta, un slieksnis ziemā neiesniem. Un notiek noslīgt miglā augstā, par ceļš tavs, nams un apvārsnis. Kāds lilija tev ieliek plaukstam, un tā ir gaisma, tas ir arī viss. Un notiek cauri padebešiem, uz zemes nokāpj auseklis, un nejūtas šeit ceļš starp svešiem. Un tā ir laime, kas ir arī viss. Un notiek noslīgt miglā augstā, par ceļš tavs, nams un apvārsnis. Kāds lilija tev ieliek plaukstam, un tā ir gaisma, tas ir arī viss. Lai atļautos būt vājam, ir jāpietiek spēkam būt stiprākam par to, uz kā balsties. Tas spēks, kas liek tev dzīvot, ir bieži ārpus tevis mīļi. Tas liek par citu lietām sirot, un tev vienalga vai kāds krīt. Tas dzen, kaut nezina vai gribi, un neprasa vai grūti nāk. Tas nešķiro pēc etiķetēm dzīvi, bet paziņo, ka nu būs savādāk. Tas spēks, kas liek tev dzīvot, var būt tik citu acīs vērts, un tas, ka man liekam šobrīd. Liek gribas spēks krandām plīvot un patiesībā pārspīlēts tev pašam lietas. Bet nekas, tā tīri ērti un izrādās, ka labi ar. Ja spīd, nav svarīgi, ka lēti, lai taisnie tev ap katlu kar, vien viņam izdomāto gaišo tēlu. Vai savai tautai viņas liktenes vārdus viens dzejnieks vienmēr uzrakstīt?
Es nezinu. Bet savus labos darbus, tai var ik viens vēl padarīt. Mans gulbis peld, ūdenī malā, melna saule nelieka augstā. Melna lodes strēdz gulbja melnajā kaklā. Melna saule riet melnā nelieka augstā. Melni gulbēni raud pēc tēva, tie raud pēc tēva. Melnajām acīm, melni gulbēni raud pēc mātes, tie raud pēc mātes. Tēti, kāpēc tu tika melns? Jautā dēls, izbiedētām acīm. Tēti, kāpēc tu tika ļauns? Kliedz dēls, melnām asarām acīm. Gulbis peld, ūdenī melnā, melna saule nelieka augstā. Riet melnā nelieka augstā. Attiecības. Te ir mazliet vairāk dzejolīši, tā kā es priekš tā ļaušu, lai man dzejoli runā paši. Vienīgi vēl piebildīšu, kādu kraklu vilks ir tādu nēsās. Šodien nav vēja, un es atkal esmu dusmīgs. Kas mani kaitinās? Es kā tā tāmte, kas cerēja, ka kaimiņš ko vainīgs un viņas niknumu lutinās, mēs to labo ļaužu. Un tādēļ es droši palieku vienmēr tā melni skaužu. Ai, saldās mēlītes, ai, lainu pilnās acis. Man gribas mānīties un smaidīt, kad kāds sacīs, man nebas saules vārdus. Nu jā, es laikam arī dabūšu kādu tomātu vidi. Mēs visi esam ellīgi gudri, paštaisni un mazliet dekoratīvi, diezgan pareizi un nedaudz glumi. Un reizē neparasti abrazīja pa dzīvi, brienam vai dzīvi. Es ļoti atvainojos, man jālaucās visu laiku, bet bišķi gribās palielīties. Tas būs tā, ka es spēlēju divos teātros. Tad to tekstu un šito vairs nevar dabūt iekšā galvā. Ir katram rokraksts savs un domu gaida, vai meža vilkam pārmest var kopu lielpilsētas aitā. Pats vainīgs vilks. Ja uznāk salas, bet šim vēl kažoka nekāda, un žagatā jau aizlūzusi balss, to visu žadzinot, ka vilks nav jēra ārā. Kur ir vecais tīkls? Vecais tiktāks laikus it, neskatās netīk. Vecajam tik kā laika daudz vajadzīgi. Vecais tiktāks gadu simt, tav spēkā vēl čiekuros daudz. Ja čamāks sirds, viņš tevi arī kaus. Sit tik tāk, sit cik tik tāk, sit tik tāk. Sit tik tāk, sit cik tik tāk, sit tik tāk. Vecais tiktāks nešu sevi tas nežēlo. Savu mūžu ķiereņu sāsto. Vecais tiktāks
laikam grūti mirt. Citi tāk, citi tāk, citi tāk. Citi tāk, citi tāk, citi tāk. Vecais tiktāks dienas ir savas pēdējās. Nav, kas uzvēl tiktaku, nav mājās. Vecais tiktāks stundas ir, un tās sirdīs viņam. Sakrājies to pārāk daudz garziņu. Citi tāk, citi tāk, citi tāk. Citi tāk, citi tāk, citi tāk. Citi tāk. Par vienu no sirsnīgākajiem un arī aktīvākajiem mūsu novatniekiem es varu nosaukt Ainu Valkmani. Tad lūk, vienā no mājas rīkotajiem dzejas pasākumiem pilsētas dienai, lielās ielas kalnā, tur, kur banka un tālāk valsts, mēs otrs zinu, vairāk un mazāk. Dzejnieki lasīja savus darbus durvīs. Piedurvīm, vārtu arkās ailēs, un tā tas tur notikās, un tad man ienāca prātā tēma, kāpēc ne durvis? Saprāmies, bet kāpēc ne durvis? Dažas durvis man te ir. Es vienmēr esmu vaļā, un durvis manas, un vārti arī, bet galu galā, kāda gan tur citām daļa, kas notiek dziļi manī. Par noskaņām un par sajūtām, par sajūtām un lietām visādām, kas veras vaļā un veras ciet, ja kļāpā daudz, man gribas piecelties projām iet. Ēnas no durvīm gandrīz vienmēr ir slīpas. Man gribas tās iztaisnot, kā jums man. Par tām, kas vaļā vienmēr stāv, var teikt, tur noslēpumu nav. Bet intriga tik sākas tad, ja netiekam mēs klāti nekad. Pa spraudziņu kaut palūrēt, kas otrā pusē ievērtēt. Rekā par citu personīgo dzīvi mums patīk rakņāties. Mēs neesam brīvi. Cilvēki attopies. Es neesmu skaru. Jau atkal tēma mainās. Cilvēks spēj saskatīt tikai to, cik iemācīts. Tālāk jau sako intelekts. Tēma ar nosaukumu pārdomā. Sarkana bale, kailajos kokos, vēl nespēr zibens, pelēka platmala, suns sniegā rokās, un viņam par rītdienu viss viens. Es tikai gudrajām padomā devējs. Bet, lai domājas katram, ka viņš ir tas lēmējs un zinātājs īstais. Tev jautājums ir Zigurds Kalnais. Es zināju, kas tas par Zigurdu ir kā. Īsi pirms šī vakara skatos kladē, ko es varētu uzspēlēt, un tas, ka būtu 3 Smanība. Es skatos, jā, tiešām šis dzejolīts stāv priekšā, un šī dziesmiņa ir, un tad es nolēju viņu tā kā reanimēt. Un atdzīvināju, griezos pie vārda autora Zigurda Kalnai, paldies. Viņš man laipni atļāva to pievienot to melodiju klāt, un arī atļāva viņu tā kā spēlēt. Vispirms esi vajadzīgs sev, tikai esot, tu vari būt noderīgs citiem. Zigurds Kalnais, Andris Friera, dzējoļa nosaukums ir svešumā mirušajiem, tā arī lai paliek, es neko nedarīju. Ir atkal izdedz
teju tavā krastā, un sirds zeme, kas brīnoja un rasta, te zilā miglā ietinusies kungs. Tā grauds sirdīgs tu zaļā pasaulē, no sīka putekļīša mājas vietai, un kāds ir savs, kur palikt katrai lietai, ko siltā mīlestībā zālē. Bez apstājies zem vēja un zem saulā, kad nāk pēc viņa atkal vilnis cits. Te tavām rokām katrs milda trīts, ar tavu elpu uzstātamā kalnā. Tā uzticīgs pār tālām tavām skrēja, gaišs dzīvošs mirklis brīdams, kad steigu. Būs mūsu laiks, nav sākuma, nav beigu, un tu tā vienkārši tam cauri ej. Tā uzticīgs pār tālām tavām skrēja, gaišs zilošs mirklis brīnams, kad uz tevi. Plūst mūsu laiks, nav sākuma, nav beigu, un tu tā vienkārši tam cauri ej. Un tu tā vienkārši tam cauri ej. Gaboniņš man patīk. Ir sanācis, ka negribot vai arī gribot šovakar es iepazīstinu publikos sevi, savu piedzīvotu, varbūt arī saviem dzēnieka un tumiem. Bet nu ir pienācis laiks galvenajai tēmai, patiesībā viss ir galvenās. Nu jā, cilvēks spēj pārvarēt visu, arī mīlestību. Tēma saucās viņai. Mana karaliene, vai esmu cienīgs pieskarties tavu kāju nospiedumos smeltīs? Vai esmu cienīgs dzert to stāvota ūdeni, kurā tu mazgājies? Vai esmu cienīgs elpot garu to, kuru izelpoji tu? Vai drīkstu par tevi sapņot un domāt par tevi, kad pamodies pirms rīta gaismas vīdīs? Un mirkli to vai drīkstu tvert, kad atkal tu atgriezīsies, lai man vaļā laistu? Sākumā tad pasmakāt, tāpat kā visam vakar. Labāk būt vienam, un labāk ir vēlēties kopā būt. Nekā pa stundām, pa dienām, tā mīļi par kaislautu kļūt. Bet būs labāk, šis ir rautījums latviešu meitenei. Nu kā mums visiem jāiet darbā, nav laika, ne sev, ne kādam, kur bērniem vispār aizmirstam. Aiz meža galotnēm lec saule, uzaust rīts, tā paiet diena, un tu viena, līdz vakarā to saki, nāc man līdzi, līdz uzaust atkal jauna diena. Vislabāk es sieviete dungo pie sevis un dzied. Vislabāk, jo zinu, tad labi tai iet. Reizēm viss vienu viet un rūpes un raizes šķiet nepāriet. Bet ja viņa dzina. Palāts, kurās kurināts, ūdens lejas lietas, darāmais darināts, cietais taisīts ciets,
Sakrāties var tikai krāts, aiziet var tik tad, ja iet, bet tu pati nāc. Man tikai mīli, pat, neturēt, ciet. Redz, cik tālu esam tikuši pēdējā tēma. Viss beigsies. Un nu pēdējā tēma, esmu to nosaucis par atklāsmiskajiem dzīvībiem. Ja nu kāds no jums kaut ko tādu nesaskata, tad es varu pateikt sekojoši. Neapvainojies. Ja esi piedzimis gudrāks par tiem, kuri domā, ka ir gudrāki par tevi, un tu būsi gudrāks par viņu. Kur jūs bijāt, kad es biju, neredzēju, un kad lija, vai to lietu novērtējām? Nu, lai slāpstā. Kad tev dācis pirkstā dur, un ēkšķis drēbes plēš, kad skrien, un raganiņas it kā bur un vējš, kad matus plēš un čūska sien, tu dusmojies, bet ko tu lien? Ko uzprasties? Par varīgsnēm un sīkiem lietiem, par saulētiem un saules rietiem, tik daudz jau pasacīts, un vēl var daudz līdz pienāk rīts, ir viss jau bijis. Vien nav vēl apskaidrības lietus līdz. Dziest tavās acīs, piedzam šķietīgi spēji, un tavā balsī aizkrīt kaut kas ciet. Tu pieklauvēji atkal kādam vējam, tad jūtos tāds, ka vajag projām iet. Nekas jau nav tukšumā un pēkšņi, tad sanāk tā, ka vaina manī mīt. Visvienkāršāk ir aiziet pārāk slieksnim, bet kā lai aizmirst to, kā nebūs rīt. Pār tavu vaigu nobīrst asariņa ļoti sīka, un tad man kļūst tik ļoti tevi žēl. Kā varu sevi salauzt un palikt kaut vai tikai, lai atkal lūgtu tevi palikt vēl. Kā varu sevi salauzt un palikt kaut vai tikai, lai atkal lūgtu tevi palikt vēl. Bet paiet laiks un atkal viss ir vietā. Tu smaidi, jūtos svarīgs, es un liels. Kā teikts, ir ūdens šķidrs, maize cieta, un liekas mūsos tiešām mājo Dievs. Vēl turos manīgs, negribas tā peldēt. Šai laimes vilnī, kurš var aizplūst prom, tad atliks vien uz krasta klintī sēdēt, un tukšas rokas būs mans lielais loms. Es esmu tavs, tu esi manam, varbūt tikai šobrīd, ar to ir jāpietiek, kas patreiz dots. Un jāmācās varbūt to nedomāt, kas parīt, par vispusējību, lai ir šis stāsts. Un jāmācās varbūt to nedomāt, kas manī, par vispusējību, lai ir šis stāsts. Ar tavu vaigu nobīst asariņa ļoti sīka, un tad man kļūst tik ļoti tevi žēl. Kā varu sevi salauzt un palikt kaut vai tikai, lai atkal lūgtu tevi palikt vēl. Kā varu sevi salauzt un palikt kaut vai tikai, lai atkal lūgtu tevi palikt vēl.
Pēkšņi traumas pēc ejums atsākās no jauna, bet skaņa citādi tā kā no krāna. Es nenocietos, es gāju skatīties. Pārsteigums bija šokējošs. Mana dārgā, kārdinošā pozā nostājusies, tur galvu zem tekoša ūdenskrāna. Dzesē. Nē, mazgā. Sabijos diezgan stipri, bet tad saņēmos un uzmanīgi atbildu. Mīļā, tu taču pat biji dušā. Biju, bet tagad mazgāju galvu, sīva mierīgi atbildu. Vai dienīgi, man vairs nebija ko teikt. Es nodomāju tikai, bet kāpēc pēc dušas nemazgāt bļodā kājas? Lūk, un vēl viens sarežģīts gadījums. Bijām aizbraukuši ciemos pie sievas draudzenes, kur palikām pa nakti. Pēc vakara dušiņas es namamātei palūdzu kādu krēmu. Viņa man jautā, kādu es gribot. Ar zemeļu garšu, es jokodams izmetu. Bet tūdaļ pat nopietni piebildu, ka grasos to krēmu likt uz sava ķermeņa. Tad, kur tad vēl? Jā, protams, viņa man saka, izsniedz palielu pudeli ar tādu kā snīpi augšā, to nospiež, un tas krēms nāk laukā. Es jau nospiežu arī, saņem man atvēlēto devu un mierīgi sāku augšas ziesties. Pēkšņi es izbīļu, es satrūkstu. Kur tu to smēries? Es paliku iespietās nemamā. Kā kur? Uz ģīme. Kas? Es sabijos atbildu. Bet tu taču prasīji ķermeņa krēmu. Kāds, vai tad mans ģīmes nepiedara manā ķermenī? Nē. Sejai vajadzīgs cits krēms, kā strikta atbilde, un man priekšā būs trauciņš ar baltu vāciņu. Bet tas taču nav roku krēms, kas pajokoju. Atbildes vietā man priekšā būs trauciņš ar zaļu vāciņu. Nē, es saku, jautāju tikai tādēļ, ka nevar izdomāt, kā lai uzdabūju to sejas krēmu uz ģīņa, nenotraipot rokas. Jo rokām, kā pierādījums, man priekšā bija trauciņš ar zaļo vāciņu. Mana loģika liek spriest, ka vispirms ir jāiedziež rokas ar to roku krēmu, tad tas kalpos kā cimds un nenodarīs skādi rokām, paņemot sejas krēmu. Pēc tam droši vien rokas ir jānomazgā un jāņem ķermeņa krēms. Un vispār es spītīgi nesaprotu, kāpēc jāsarežģīt tik vienkāršas lietas. Un kā jūs domājat, vai esmu kādreiz dzīvē saņēmis atbildi kaut uz vienu no šiem jautājumiem? Nē. Vēl šovaldiem jautas, kas kam paredzēts. Lielā pudeli ķermeņi, tas ir skaidrs. Bet zaļais ģīmēm, nē, baltais, zaļais ģīmēm, zaļais rokām, nē, baltais. Lai man paliek. Bet vai tad vīrieši to saprot? Tēčs Vanadziņš, traktorists. Mēs
visu nederīgo, protams, pārvērst derīgajā. Pat cilvēkus. Ietnamis Rakšs, viņš ir pabeidzis lauksaimniecības akadēmiju un ieradies savā pirmajā darba vietā. Produktīvie jaunlopi būs veselīgi, ja tie pietiekamā vairumā saņems vitamīnus un karotīnu. Tieši tādēļ visas dabiskās pļavas ir jāuzar un jāapceļ ar burkāniem, saulespuķiem un hibrīdkājiem. Tikai tā un ne citādi. Oskars Zupiņš, arteļa biedrs kopš tā dibināšanas. Tikpat intensīvi, cik priekšsēdētājs ceļ sabiedrisko saimniecību, mums jāpiespiež individuālais sektors. Skaidrs? Skaidrs. Vita, vismaz draudzene, viņa ir ieradusies no pilsētas paciemoties laukos. Vai jūs zināt, kad es noskatos, kā te visi kaut ko dara, man rodās tāda sajūta, it kā es citiem mēdētos pa kājam kā tukša, nederīga konserva kāra. Elma un Alma, divas draudzīgas kaimiņienes. Pādāju, ka tu galvu apgriez! Nav ko pulēties, Almiņ, ceru, ka kāda to izdarīs atpakaļ neskatītam. Nu tā, mēs tā kā būtu ar visiem iepazinušies. Ak tā, jūs jau vēl mani nepazīstat. Es esmu Ilga, ciema sekretāra. Ja kāds no jums grib pieteikt laulības, droši dodaties pie manis, jo man ar to plānu ir, nu tā kā ir. Labi, sākam izrādi. Novēlu jums negarlaikoties. Lasi! Kur tev brigadieši nenolīkoja? Lūk, man bija jābrauc uz pilsētu ar gurķiem. A, ko tu gurķies tomēr? Nu, tā iznāca. Visu rītu kaujas ar Rutī galīgi apsēdušas. Tevi, vai tu cēlīt smejies, ne jau mani? Ābelīšu jaunos dzinumus. Visu rītu krosījos pa savu dārziņu. Un esi apnis savu nosišanos pa savu dārziņu. Cēlīt, kā tu domā? Mana saimniecība var noiet uz grunti. Tu tik domā par savu saimniecību. A kopīgā saimniecība, tā var uz gruntu. Tu, Cēlīt, neķer mani uz jūtām. Es labi zinu savus pienākumus un tiesības. Tiesības tu zini. Man no pienākumiem tev patīk izvaidēt. Tā mēs draugi nebūsim. To tu liec aiz auss. Priekšsēdētājs būtu lāga recis, viņš liktu mani mierā. Visi putniņi dzied skaisti, kamēr nav satuši pērēt. Un es tieši par tevi domāju. Un es par tevi likumsakarīgi. Uzkot, pirmā ražina manas jaunās siltumnīcas. Pats vēl neesmu iesmaķējis goda vārds. Paldies, Orsi, tu esi tik uzmanīgs, bet Vīsma teica... Ko tu Cēlīt klausies, ko tā izmačīvina? Katram ir sevi gājieni. Mēs viņu netraucējam, lai viņa netraucē mūs. Tā jau gluži nevar. Viņa ir mana brāļa meita, un es pašlaik pie viņas dzīvoju. Un tādēļ tev jādanco pēc viņas stabules un jāprok savu dzīvi lopu kūtī. Bet fermā es tīri labi nopelnu. Nu, kaut ko jau nopelni, bet tu varētu nopelnīt daudz vairāk. Kur? Vai tev liekas, ka tie piemājas pleķi piešķirti mums goda pēc? Kā būtu, ja mēs arī tavā dārziņā uzceltu siltumnīcu? Manējām tomātus, tavējām rozes, vai tev nepatīk rozes? Vai rozes? Sevišķi, kad veikalos vēl nav, bet kādas un pilngadības svētkas iet pilnā šlunkā. Sieviešu dienā to par katru ēkšķīti noskaitīšu čaukstoši rubli. Un kur tad vēl telēni, pīlēni, sivēnēni, jērēni, pelēni? Nu, mums tagad
pilnībā atļauts izvērt individuālu sektoru. Kāpēc to neizmantot? Tev ir milzīgi plāni, bet saki, kur mēs ņemsim, ko visiem priekšā likt? Bet ar tev fermā nekas nepaliek pāri. Visās tādās vietās ir zaļi atbirumi. Vai tur kombikorna saliņa, vai burkānīts, kālīts. Bet kā lai es nesu laukā no fermas? Re, šitādas gulītes to var iemontēt arī zem saviem drunčiem. Vai nu tā varēs? Ja mēs gribam nogruntēt kopīgo nākotni, tad mums daudz kas jāvar. Es esmu mīlējis šodien, un nevajag man vairs nekā. Es esmu mīlējis šodien, es esmu mīlējis šodien, es esmu mīlējis. Un nevajag man vairs nekā. Vēl piebildīšu, ka šitam te vīram ir šodien dzimšanas diena. Urā! Pieciem gadiem netīšām es 25 centīmetri nopirku Andra Prieša ceļojumu. Viņš šodien arī izskanēs, pēc tam autoram lūks, lai viņš paraksta man šito īpaši. Tā kā tu godam šodien to 25 centīmetri atstrādāt. Kādu pat nolasīju. No galvas, tik spēk. Jā, cik svērt draudzība, kāds mīlestībai svars, cik dziesma garīga, kas sirdis gars. Jā, tas ir svarīgi. Jā. Nu ko, paldies, atstrādāju. Mans prēmija pa visu stundām.